Ludis ir centīgs darbinieks. Viņš vēlējās paveikt darbu pēc iespējas ātrāk, taču atgadījās kas negaidīts. Ej mājās, Ludi, atpūties! Ludis bija neizpratnē. Iet mājās vai kādam sūdzēties? Tātad ir divas situācijas. Vai nu šis cilvēks strādā viens pats, vai viņi strādā kādā, nelielā kolektīvā. Ja viņš strādā viens pats, tad šis trauma ir tāda, ka viņš var, attiecīgi piezvanīt, tad viņš informē savu darba devēju vai tiešo vadītāju vai kādu augstāku vadītāju par to, ka viņam atgadīsies tāda nelaime. Ja darba devējs jau ir saņēmis šo informāciju, darba devēja darbības, tad sniegt pirmo palīdzību, nepieciešamo pirmo palīdzību, kā arī izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Kad šīs darbības ir veiktas, tad darbinieks var doties, slimnīcā, ārstēties, atgūt savu veselību, bet darba devējiem ir ļoti svarīgi saglabāt šo nelaimes gadījumu vietu neskartu. Ja ir iespējams dabiski, ja nav iespējams, tad dokumentēt šo vietu. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu pēc tam objektīvāk izmeklēt šo nelaimes gadījumu. Attiecīgi arī saraksta šos lieciniekus, kas ir iespējams ir bijuši šajā procesā klāt, un attiecīgi paņem no viņiem liecības. Svarīgākais ir izmeklēt šo nelaimes gadījumu. Tiek radīta nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija, un attiecīgi šis nelaimes gadījums tiek izmeklēts, lai pēc tam, kad darbinieks atgriežas atpakaļ, viņam un visiem pārējiem kolēģiem, kas strādā līdzīgos darbos, būtu izstāstīts par to, kas ir pārkāpts, kas ir bijuši cēloņi šim nelaimes gadījumam, lai šis nelaimes gadījums vairāk neatkārtojas. Oi! Hello? Sasitos! Oi! Ai! Atceries, ja noticis negadījums darbā, vispirms informē par to darba devēju. Darba devējiem jāsniedz tev palīdzība. Tāpat darba devējiem obligāti jāizmeklē nelaimes gadījums un jānovērš cēloņi.